Filma Milžīgais kaļendars ir stāsts par cilvēku ikdienu laukos, par darbiem un atmiņām. Sākotnējā režisora iecerē bija veidot filmu par alus darīšanu, taču atbraucot notikumi, ko vērts iemūžināt, paši parādījušies bez īpašas meklēšanas vai runāšanas. Pēkšņi mēs filmējam, un turpat blakus cēra paitu. Pēc skriešu skrējam, tu aitu filmēt, kā tu nenofilmēs. Un tā tas viss salasījās. Sen jau tā doma radās, jo es gribēju uztaisīt kaut ko par Latgali, bet tas uzrāviens pēdējais bija, kad kaut kāds tāds negatīvs ziņas nāca no Latgales un viss teica Latgalē, tur taču viss ir nodzērušies un tad taču viss iet postā. Un es domāju, vai tiešām tas būtu iespējams, es neatceros tādu Latgali. Režisors viesojās pie divām dzimtām, kuras no paaudzes paaudzē dzīvo Nautrēnu pagasta Korklinīku sāģā. Paši filmas varoņi filmēties piekrituši, jo režisoru pazinuši personīgi vēl kā mazu puiku, tāpēc savam paziņam nērti bija atteikt. No sākumā, tā kā jūkam uztvēram to visu. Ko mēs darām? Tā kā staigoju aizmuguri vai blokus vai ko. Tā īsti nedomājam. Tagad, kad pirmoreiz skatījāmies, domātu, laikam mēs būtu tā vairāk sazakortojušies, vai tas nebūtu tik dabīgi noteikti. Tas mazbērniem vērtīgi, ka parodēs, ko vecstāvs, protams, dēļ to, ka mūsu vecstāvs it kā vienkāršs cilvēks, visu mūžu vienkāršus darbus strādājis, bet es prūtu visu. Tā kā mūsu māma ir neredzīga, es visu mūžu ir palīdzējis. Es gan darījis ir sīviešu darbus, gan vērīšu darbus, saprotu gan celtniecībā, gan tehnikā. Es visu prūtu. Ja nav tāda darba, ja mēs kā jauni atbraucam, mēs reitā guļam, vecstāvs jau mums ir brūkaši, kas sataisies. Filma ar savu vienkāršību skatītājus uzrunā gan Rīgā, gan arī filmēšanas vietā tepat Latgalē. Filma varoņu patiesā mīlestība pret savām dzimtas saknēm ir tas, kas liek cerēt, ka aiz viņiem nepaliks sabrukušas mājas un aizauguši lauki. Pasaulē redzēs tikai laukus, un tu redzi visu, kas te ir. Visus kūkus, soļi, visu izjūti darbu. Nav laukus bez darba. Mēs izaugusies uz pieredusi. Es arī gribētu, lai mums mazīs dēls izaug laukus, dēļ to, ka tas ir savādāk pilsētā. Esmu dzimusi laukos, viss mūžs, jau gandrīz nodzīvotīs mūžs, viss ir pagojis laukos, arī tāpat dēls ir palicis laukos, dzīvot, strādāt, tā viss. Es ceru, ka mūsu bērni turpinās. Tas patiesums latgaliskais ļoti pārņem un tiešām filma ļoti patika, bet viņa ir realistiska, tādi mēs esam. Man patika, tāpēc, ka es esmu arī jūras dzimtas pēcnācējs, un tās ir manas vietas, manas atmiņas, mana bērnība. Tā kā es nevaru pateikt, dzīve nevar vai patikt vai nepatikt, ka viņa tāda ir, un atmiņas, ja tās ir atmiņas iemūžinātas, nav nekā svarīgākā. Filmā tiek runāts latgaliski, lai arī pārējās Latvijas iedzīvotājs saprastu, tā titrēta latviski. Taču tā pārtulkot arī angliski, lai stāstu par Latgales ļaudīm varētu parādīt arī citās valstīs.